Tagad mums būs nedaudz interesantāks formāts, jo mums būs divas valodas uz skatuves, gan angļu, gan latviešu. Ja mums būs brīvprātīgie, ar kuriem tad es runāšu angļu valodā, un tad Gustavs tulkos latviski, jo es negribēju tulkot latviski. Bet, ja tagad aicināšu Farid, Sarija un Paula Muciniece, kuri runās par brīvprātīgo darbu. About volunteering and, yeah. Okay. Jā. Sveika, Paula. Who would like to start first? No, I bet I'm gonna. Yeah, but. Okay. So hi, thank you for joining us today about your experience as volunteers here. Yeah. So I will be talking in English with you, then we'll be translating, Gustavs will be translating to Latvian, and then Paula will be talking again in Latvian, so it's a bit easier and more smooth, the whole conversation. Maybe I would tell a bit about yourself, Yeah. and what sort of volunteering project you are here and doing for how long, and yeah, so you can start with that. Yeah. So, hello everybody. My name is Farid Eyvazov. I am 29 years old and I'm from Azerbaijan. It's my third project in Erasmus Solidarity Corpus, European Solidarity Corpus, and Erasmus Plus. Before, I have been to Turkey 2 times, like short term, and this time I decided to apply for a long-term project, and I just applied for a project in Latvia and got accepted, and now I am here. My volunteering now is in Rezekne, in the eastern part of Latvia. It's an amazing city, I must say. And I'm volunteering for exactly 8 months, because before I had done 4 months, like 2 and 2. And this means that I have 8 months left due to the new rules of European Solidarity Corps. This volunteering, while this volunteering, I am involved in the activities about youngsters, and also as an English teacher, I am giving English conversation clubs for the youngsters, mostly for school kids and also youngsters. Thank you. Tātad es atvainojos, manas tulkošanas prasmes ir tādas, kādas ir. Jebkurā gadījumā šis ir Farids no Azerbaidžānas. Viņš tagad piedalās jau 3. brīvprātīgo darba projektā. Viņš pašlaik ir Latvijā, kur viņš darbojās Rēzeknē. Viņam ir palikuši vēl 8 mēneši, un viņš tātad ir iesaistīts darbā ar jaunatni. Viņš pasniedz angļu valodas stundas jauniešiem, un jā. Very nice, Gustav. Very short, very concrete. Ļoti jauki. Okay, and we can, Saria, you can tell a bit about yourself. Hi, my name is Saria Bayramova, and 26-year-old I am. And my first experience volunteering, and I'm also Rezekne. Yeah, my English actually so bad. That's it. And I'm a teacher. Yeah. Good. So you do something very similar, both of you, yeah? Good. Tātad šī ir Sarija no Azerbaidžānas. Viņai ir 26 gadi. Šī ir viņas pirmā pieredze brīvprātīgajā darbā. Viņa arī ir Rēzeknē, un viņa pieminēja, ka viņas angļu valoda nav tā labākā. Okay, now Paula. Jā, sveiki.
Esmu Paula, un es piedalījos brīvprātīgajā darbā, un es devos uz citu valsti. Man ir pieredze īstermiņa brīvprātīgajā darbā. Es biju Francijā uz mēnesi pagājušā gada augustā, un tā bija diezgan lieliski pieredze, kas ir tā kā arī iespēja caur šo Eiropas solidaritātes korpusu doties apmaiņas braucienos, uzzināt, kā strādāt citā, kā dzīvot citā valstī, visādas pieredzes. Un, jā, mans projekts bija tieši par darbu, fizisku darbu, kas bija tā kā darbs, mums bija jāatjauno ūdens dzirnavu iztekas, kur mēs devāmies atpakaļ akmens laikmetā, un mums bija ļoti liels digitālais detoks. Mums nebija, bija internets, bet viņš bija tikai galvenajā ēkā, un viņa palielam tur nebija. Un tad bija ļoti daudz fiziska darba, un šis bija grupu brīvprātīgais darbs, kas tā kā nav kā individuālais, ka tu brauc uz ilgu laiku. Tas bija tieši 1 mēnesis, un mēs bijām grupa, kas bija savākusies no vairākām valstīm. Mēs viens otru vispār nepazinām. Pirmo reizi satikāmies, un tad bija otrā daļa, kas bija blakus darbam, tas, ka mums bija jāorganizē visa mūsu dzīve, kā grupai, 15 cilvēkiem, palielam bez nekāda atbalsta, bez nekāda mentora, bez nekā tāda. Mums bija cilvēks, bet viņš nebija tur visu laiku, līdz ar to savas dzīves organizēšana bija, es pat teiktu, lielāks izaicinājums nekā pats darbs. Paldies, Paula. Thank you, Paula. I mean, I think the big question for doing volunteering projects is how come you decided to do them? Because it's quite a big step to go for you said 8 months. You are doing also for a long-term project. What made you to take this decision to do this project? How were you feeling? And has it been as scary or as frightening or as you expected it? Okay. So for me, it's about being social because in my country, in my hometown, I'm working with also youngsters in a language foreign course. So as a social person, I'm open to new friendship. Also, this volunteering gives us the opportunity to make our own contribution. Also, at the same time, we can share the cultural exchange with ourselves, with locals and also with other foreign volunteers. So it's not scary at all. So it's actually a good way to express yourself, to express your identity, who you are, and what you're up to, and what you are intending to do for the future and for your organization. I think that it's the best way to show yourself actually and what you can do for your organization, and it's also a huge step for your future career about youth field. If you want to build your career in the youth field, it's the best opportunity. It's what I'm thinking about. Tātad jautājums bija par to, kā viņš nokļuva līdz brīvprātīgošanai vispār. Un Ingers pieminēja, ka tas varētu būt bailīgi. Un, dārgais cilvēki no Azerbaidžānas, viņš atbildēja, ka tas ir par to, ka tu esi sociāls, ka viņš savā valstī, kur viņš pats darbojās, viņš jau darbojās tā kā ar jauniešiem, un ka viņš ļoti atvērts draudzībai. Un tad, kad viņš atbrauc uz Latviju, viņš tā kā iedod savu pienesumu, arī to kulturālās apmaiņas aspektu, un ka viņam tas nav nekas bailīgs, ka viņš izmanto šo iespēju, lai iepazītu citus cilvēkus, un ka tas ir ļoti labs veids, kā pašam pilnveidoties un arī iegūt prasmes jau tālākai karjerai. Okay, yeah, for you the same question. What was the motivation? How was the feeling of, applying for a volunteering project? Actually, I feel same Farid, and I like different culture and new experience. Yeah. Okay, nice. Viņai patīk dažādas kultūras, un tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ viņa pieteicās projektiem. Okay, and Paula.
Nu jā, man tas iemesls, kāpēc es pieteicos brīvprātīgajam darbam, bija, es esmu gribējis pamēģināt tieši šo long-term iespēju, kas ir tā kā ilgāks, bet es izvēlējos no sākuma, pēc cik esmu arī studente, ir vieglāk ar studijām apvienot īstermiņa projektu, un tas ir arī, es uzskatu, ka labs veids, kā saprast, vai tu būsi spējīgs izturēt to garo periodu, jo tas tomēr ir laiks prom no mājām. Es domāju, ka tāpat kā viņiem, viņi tagad šobrīd ir pilnīgi citā vidē, tālu prom no savām mājām, un arī tajā īstermiņa projektā nāk tas lūzums. Līdz ar to es uzskatu, ka tas bija kā mans pirmais solis saprast, vai es to esmu spējīga, un kas tas tāds vispār ir, tā kā, lai iepazīties ar to. Jā, man liekas, tas noteikti varētu būt tāds būtisks. And maybe Farid can talk about it a bit more. How is it? Did the first two short-term volunteering projects make it a bit easier to do this long-term one? Yeah, of course. I think that it would be better if you first start with the short-term project, because during this period you get to know much more about what Erasmus Plus and European Solidarity projects are all about, and also you get motivated, you get inspired, and also you get much more social than you have ever been, and also you get also socialized, you get new cultures, and also you could participate in different youth activities and programs. And after these short periods, you feel you will start to feel much professional about being a volunteer, and after that you feel ready to apply for the long-term project. So that is what I have done now, and now I'm in Latvia for the long-term project. Jautājums bija par to, vai pirmie divi īstermiņa projekti palīdzēja nokļūt līdz tam ilgtermiņa projektam. Un atbilde ir jā, protams, šajos īstermiņa projektos sanāca iegūt vērtīgas un nepieciešamas zināšanas. Tas motivēja un iedvesmoja Faridu, kā arī ļauj viņam kļūt sociālākam. Un viņš arī iepazina citas kultūras caur visām aktivitātēm, kas bija projekta laikā, tādā veidā kļūstot profesionālāks un dabūjot to pārliecību pieteikties ilgtermiņa projektam. A question for you, Sarah. Do you think that the support from the mentor or the person for your support, has there been enough support for you as a volunteer in Rezekne? Yeah. Yeah. Good. Jautājums bija par to, vai ir pietiekami daudz atbalsta viņai kā brīvprātīgā darba veicējai Rezeknē, un atbilde bija viennozīmīgs jā. Yeah, of course, we are supported by our host organization so well. You have a different of the organizations, yes? Host. No. Same. Same organization, yeah. Maybe there are some good practices that you feel that the organization here for you has done very good in one way, or maybe there is also something that they have lacked a bit, and maybe you see where you need a bit more support as a volunteer. No, I can say that it's the most appropriate organization for us, because both we are, both we like to work with the youngsters, as she is a professional art teacher, and also I'm an English teacher. So we both enjoy working with youngsters. So I think that this organization is the best choice for us. And we are well supported by our host organization, and we are happy that we have applied for this to be volunteering at this organization, and we love what we are doing, and we love every activity, and we love working with youngsters, and we really enjoy our work and efforts. Thank you. Thank you very much. I'm gonna ask a short question. From your past experiences in those two short-term volunteering projects, how were the organizations there? What was the support for you as a volunteer good? Was it adequate, or was there something that you did miss?
No, actually, all of my all of my volunteering experience were really good. Were different. All of them were quite different, but all of them were really good. I gained so much experience in each of my volunteering experiences, and all of them were really social. Were really what I wanted, like social volunteering experiences. And in all of my experiences, I mostly participated in all the activities related to youth work, and also I gave English lessons, English classes to all the kids and all the students, and all the school children. So I think that I quite liked all my volunteering experiences. Tātad Farids komentēja par to iesaistīto organizāciju atbalstu, un viņš teica, ka pašlaik Rēzeknē viņiem ir ļoti labs atbalsts un ka tā ir ļoti piemērota organizācija viņiem, jo viņiem ļoti patīk darboties ar jauniešiem un ka viņš ir priecīgs tur atrasties. Un tad bija sekojošs jautājums par to, kā bija iepriekš īstermiņa organizācijās, un tur viņš arī teica, ka ir ļoti labi, ka visas tās pieredzes ir citādākas, dod viņam dažādas prasmes un ka viņam ir iespējas visos šajos brīvprātīgā darba projektos būt sociālam, mācīt angļu valodu bērniem, un ka tas viss ir ļoti, ļoti labi. Varbūt Paulai tu jau pieminēji šo par to guvumu un par savu to organizāciju, kad bija brīvprātīgajā darbā. Kas bija tas varbūt spilgtākais moments no tās pieredzes? Jo, mēnesis, bet noteikti es ļoti ceru, ka tas ir mēnesis, kas paliek atmiņā uz ilgu laiku, ja? Noteikti tas paliek uz visu dzīvi atmiņā. Bija ļoti, ļoti daudz spilgtu momentu, nevar izvēlēties tā vienu tieši, jo, lai arī bija ļoti sarežģīti organizēt pašiem visu dzīvi, tā kā sadarboties ar svešiem cilvēkiem, sadzīvot. Tas bija ļoti liels izaicinājums, bet es domāju, ka mēs tam lieliski tikām pāri, un mums bija ļoti daudz lielisku momentu. Mums organizācija bija nodrošinājusi mašīnas, un mums bija iespēja apbraukt apkārt reģionu, izbaudīt arī kultūru, satikt vietējos. Mums blakus bija ferma, kurā dzīvoja vietējais francūzis. Viņam bija vecāki ceļojumā, un viņam bija palikusi visa ferma vienam pašam. Mums bija govs piens, mums bija lieliski vakari, ko mēs pavadījām visi kopā. Un arī pats darbs, mēs strādājām no sākuma ļoti nopietni, ka mēs tagad strādājam, tas ir darbs, bet tad kaut kādā jau 3., 4. dienā mēs sapratām, ka cik var nopietni kaut ko darīt. Mēs ņēmām līdzi tumbiņu, mēs dziedājām, mēs mētājāmies ar dubļiem un darījām visu, ko man var iedomāties. Un tas bija tiešām lieliski pavadīts mēnesis. Pat neizklausās pēc tāda akmens laikmeta, kā tu minēji pirms tam. Bet sākumā bija tāda sajūta, ka mums pasaka, ka jūs darīsiet visu tikai ar sirpi, ar āmuru, un jums nav nekāda cementa, nekā. Tagad ejiet, iztīriet tur to upi un saceliet tur akmens sienas, lai viņas izskatās šitā, kā tur tā vecā viena izskatās. Un neizmantojiet tā kā elektrību vispār, nekā tāda jums nav. Un tas novedīs līdz pie man nākamā jautājuma. And for you also this question of how was the preparation phase, also the application phase for the volunteering project? So what were there preparation meetings, how the organizers got in touch with you, how much did you know what you needed and what you not? So did the organization prepare you well enough before you came here? I think that every youngster who's interested in European Solidarity Corps projects should know about this. So there is a European Youth Portal, and there are all the projects for you for your choice. You can choose if you want. You can apply for all the projects. How many as you want, you can apply for. So. After applying, if the host organization really needs a volunteer, the organization staff will get in touch with you
through, I guess, through email, because I had this experience after applying several days after their organization got in touch with me through email, via email, and after that they sent me their application form. And also, I filled in this application form of the organization. After that, they invited me to take part in the interview process, and interviewed continued 20 minutes. Because normally interview takes up to maximum 30 minutes. My interview took 20 minutes, and after interview, just one day after, they sent me an email that congratulations, you have been chosen as a volunteer to work with us. So that after I got that email, all the preparation stuff started. So they asked me to contact with my sending organization, because there should be sending organization to cooperate together for the documentation process. And yeah, we did it. So we signed we signed a document among us, me, my sending organization, and also host organization. And after all the documents are ready, the documentation process finished. So I just came here just after the visa process, and also after purchasing the plane ticket, just I'm here. So yeah, that is how the process just continued. Tātad jautājums bija par to, kāda bija tā pieteikšanās fāze, un šis ir kaut kas tāds, ko visiem vajadzētu zināt, visiem jauniem cilvēkiem, ka ir tāds Eiropas jaunatnes portāls, kurā var pieteikties visiem projektiem, tu var izvēlēties, kādu projektu tu gribi, un tā, kad tu esi pieteicies, tad tā organizācija, kurai tu pieteicies, viņi ar tevi sazināsies caur e-pastu, tev atsūtīs pieteikšanās formu, tad Faridam bija 20 minūšu intervija, un tās intervijas tā arī parasti ir līdz 30 minūtēm, un tad viņu pieņēma, viņam atsūtīja e-pastu nākamajā dienā, tad pēc tam jau sākās tāda dokumentācijas formālā puse, kur vajadzēja arī ar sūtošu organizāciju, visticamāk no Azerbaidžānas, dabūt parakstus starp viņu to uzņēmēju organizāciju un sūtošu organizāciju, nopirkt lidmašīnas biļetes, un tad jau var doties uz brīvprātīgo darba projektu. Was the experience same or similar to you also? Yeah. Okay. And now for maybe a bit of a let's say an advice level. Could each of you name two or three things that you would say every volunteer has to bring with themselves to their volunteering project in their suitcase, backpack? So 2-3 things. I think that the first thing that the volunteer should bring with himself or herself is that a memorable thing that represents his country or her country. That is the one most important thing. And also, I think that they should take with themselves like a picture or like something that describes her past activity or volunteering experience. And also they should bring themselves about their motivation, inspiration. That is the most important thing for me. The motivation is really important to work. Tātad jautājums ir par to, kādas 3 lietas, ko vajadzētu paņemt uz projektu, tā, kad tu brauc brīvprātīgoties. Un atbilde bija par to, ka vajadzētu paņemt kaut ko tādu, kas tā kā ir atmiņā paliekoši, bijis kādu sentimentālu lietu par savu valsti. Vajadzētu paņemt kādu bildi, kas liek manīt par tavu brīvprātīgošanās pieredzi vai citas dzīvē svarīgu pieredzi. Un tad arī galvenais jau paņemt beigās ir to motivāciju un iedvesmu, tā, kad tu dodies tālu no savas valstis kādu citu vietu. Yes, and Sarai, Ari, for you, what are the 2-3 things that you would say every volunteer has to bring with themselves? I don't know. Actually, before
I don't think this. Their love, passion, Yeah. You can. love, Some example. One. friendship. I love, don't know. passion. Yeah. You can say love, passion, friendship. Yeah, something. Also motivation, right? Yeah, motivation. Thank you. And Paula? Ļoti daudz ko vajag ņemt līdzi. Ar 3 lietām nepietiks. Nu, labi, nu, teiksim tā, pilnu koferi ar drēbēm, jo, nu, lai arī šķiet, ka varbūt tur uz vietas kaut ko nopirks, ja sanāk tā kā man, ka tu esi nekurienes vidū un nav veikala, nu, jā, es pirmajā dienā gāju pirkt darba bikses, jo es sapratu to, ka ar manām biksēm nepietiks. Bet pavisam noteikti svarīgi ir ņemt līdzi labas emocijas un atvērtu domāšanu, tā kā neieslēgties sevī un būt atvērtam, jo, nu, tas ir pats galvenais, ka tu neesi ieslēdzies sevī un ka tu domā tikai tā kā savā vienā domu gājienā. Ļoti svarīgi sagatavot sevi tam, ka tā kā ne visi ir tādi, kāds esmu es, visi tā kā katrs cilvēks ir citādāks un, nu, vajag sevi sagatavot gan mentāli, gan tā kā emocionāli. Tas ir izaicinājums, tas ir prom no mājām. Un tā kā es ieteiktu, jā, nu, tiešām sevi galvā sagatavot. Un paņemt līdzi koferu, protams. Jā, paldies. Thank you. Jautājumi no zāles. Jā. Jā, paldies. Uzdošu jautājumu latviski un došu jums iespēju patrenēties patulkot. Man ir ārvalstu brīvprātīgajiem jautājums, kas ir tas, ar ko viņas pārsteidza Latvija. Savukārt Paulai man ir jautājums tieši tāds pats, bet par Spāniju. Francija. Jā. I can answer. Okay. Lielākais, tas, kas man pārsteidz par Franciju, godīgi sakot, manā prātā Francija šķita kaut kas lielāks, wow. Patiesībā tur nekā tāda baigi nav. Tā kā tas, kā mēs redzam to Eifeļtorni bildēs, nu, viņš patiesībā šķiet tik ļoti parasts. Tāpēc, nu, lielāks wow bija tieši par tiem cilvēkiem, kad, nu, tā kā varbūt ir tas stereotips, ka franči ir, nu, viņi ir franči, viņi nerunā angliski, viņi ir savā vienā stilā, un viņi, nu, tādi, kādi mēs iztēlamies. Patiesībā ļoti jauki cilvēki, nu, tā kā visi tie, ko mēs satikām, lieliski cilvēki, ar viņiem var visu kaut ko sarunāt, viņi tev palīdzēs, un viss izdosies. So I can say that as we are new, so as we have arrived new in Latvia, because she's in her first month and I'm in my second month in Latvia. Of course, that's for sure that every volunteering experience is full of surprises. That's normal. So far, we haven't got any surprise yet, but of course, we believe that we will definitely very soon. But I can confirm that all the European Solidarity Corps projects are full of surprises, such as random invitations. For example, sometimes we are invited for a concert, we are invited for an event, we're invited for an activity just for fun, having fun. That is a good surprise for us. Tātad, tā kā viņi abi ir nesen ieradušies, pirmais un otrais mēnesis, principā viņiem tā kā pašlaik vēl nav bijuši tādi lielie pārsteigumi nekādi, bet viņš saka, ka drīz būšot. Kopumā ir daudz pārsteigumi šādās brīvprātīgošanās pieredzēs un principā visos projektos kāds vietējais kaut kur uzaicina uz kādiem koncertiem vai pasākumiem un jā. Yet still maybe something very short, biggest surprise of Latvia. Maybe weather? No. Yeah, snow. Cold. Laika stākļi un augsts, un es teiktu, tas arī mums pārsteigums gan jau ir paši. It's also a surprise for us. Varbūt vēl ir kādi jautājumi
Okay, if not, so we're going to say thank you for the very nice Thank you. experiences. Yep. Thank you very much.